Referendumā par grozījumiem pensiju likumā uz vēlēšanu iecirkņiem pamatā mana dodamies vecākus cilvēkus. Lai gan aktivitāte nav tik liela kā nobalsošanā par Satversmes grozījumiem, vēl pēcpusdienā droši nevarēja apgalvot, vai referendums izdosies vai nē. Jo, lai izmaiņas likumā stātos spēkā, par tām jānobalso krietni mazākam skaitam vēlētāju nekā iepriekšējā tautas nobalsošanā. Vismaz mani maksātie nodokļi tad aizies tur, kur viņiem jāaiziet, būtu nevis ieskaitīt valsts budžetā un pēc tam viņus sakal lēnām izlaupīs. Tāpēc, ka es gribu, lai mūsiem pensionāriem būtu labāk dzīvē un domāju par nākotnē arī, mūsu nākotnē. Visi dienas aptaujātie nopietni neuztver valdības argumentus, ka likuma grozījumi sagraus pensiju sistēmu. Nē, viņi jau melo katru dienu no rīta līdz vakaram, jo tagad iznāk, ka kvartālā apmēram 200 miljoni paliek pāri, ko neizmaksā pensionāriem. Es kā nodokļu maksātājs samaksāju to naudu, bet viņi netiek atdota. Majoros netālu no savas nulikā izremontētās Jūrmalas rezidences balsoja arī valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu. Vēl pirms prezidenta ierašanās pie kultūras nama notika izklaides pasākums bērniem. Zatlers neatklāja, kādu izvēli referendumā izdarīs, bet uzsvēra, ka pilsoņiem jābūt aktīviem un ka ik viens viedoklis ir jārespektē. Prezidents arī pauda uzskatu, ka valstī jāparūpējas par trūcīgāko sabiedrības daļu. Šajā ekonomiskā situācijā, kad kļūst grūtāk ar katru dienu, un varbūt tie, kas ekonomiski aktīvāk, tiek veiksmīgāk galā ar dzīves grūtībām, tā kā valsts ir tā, kas palīdzēs tiem, kā iet visgrūtāk, un tas ir viens no valsts pamatu uzdevumiem. Likumprojekts par pensijām būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz pusi no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, jeb 453 730 cilvēku, un vairākums no viņiem būs balsojis par likumprojektu. Matīs Sarnicāns, Jānis Palkaunieks, Diena TV.